gribēju palūgt jautājumu, dāmas un kungi. Labdien! Kā jums liekas? Tas ir zināms precīzi, bet vairāk mazāk, bet kā jums liekas? Jautājums ir par to, kad to studentu skaits Latvijas augstskolās, kas vecāki par 26 gadiem, pārsniegs to skaitu, kas ir jaunāki. Versijas jau ir pārsniedzis, otrais B ir nākamgad, C 20. gadā, D 30. gadā. Kamēr jūs to darat, es domāju, ka es varētu vienu ideju izteikt un pēc tam iet projām, un tā būtu gana laba. Proti, es domāju, ka mums būtu ļoti svarīgi paust un rādīt, demonstrēt un ar rīcību arī atbalstu jaunai izglītības ministrei visā, ko viņa dara, lai status quo aizgādņi nenopurētu kārtējo mēģinājumu pārmainīt izglītības sistēmu. Šie mēģinājumi jau ir sākušies no šodienas un ļoti nopietni. Ja, tā kā es domāju, tas ir ļoti svarīgi. 20. gadā prognozes ir tādas, ka tas notiks pirms 20. gada, starp nākošo gadu un kaut kādu 17. un 18. gadu. Studentu skaits, kas ir 26 gadi un vecāki, būs puse no visas studējošo skaita Latvijā. Kad es domāju, kādu ideju jums piedāvāt, tad viens tūs cilvēks man teica, zini, labāk tu pasaki no visām tām idejām, ko tu esi jau saģenerējis, kādu konkrētu īstenot. Un ar to būs gana. Nevis nāc ar vēl vienu klajā, vai ne? Bet tāds es esmu. Ja? Un tad es padomāju, zinām, ko taisnība ir, varbūt varētu pamēģināt pastīties vēl atpakaļ. Pirms ministrs būdams, bija tāda banka, Hansa banka, kur 2008. gadā kopā ar ilgtermiņu komandu veidoja diskusiju par demogrāfiju jūnijā. Tā bija viena no pirmajām patiesībā nopietnām diskusijām par to, kas demogrāfiski nozīmē Latvijai tālākajā nākotnē. Tur bija virkni jaunu, skaistu, labu ideju. Manuprāt, piemēram, tas, kas arī šodien parādās šeit diskusijā par izglītību, bet arī par demogrāfiju tāpat, ka demogrāfija jau nav tikai par to, ka bērni piedzimst vai izbrauc. Demogrāfija ir vecuma struktūra, un tas ļoti nopietns jautājums par to, ka tā vecuma struktūra mums virzās uz lielākiem gadiem. Un šis ir tikpat svarīgs jautājums. Arī izglītībā super koncentrēties uz tikai bērniem, jauniešiem un jauniem studentiem, iespējams tajā vidējā termiņā var būt pārsteidzīgi, jo kamēr viņi izaugs, tie 15, 20 gadi un tiks pie darbiem, mums jau visiem pašiem kaut kā tā valsts arī jāizvelk ir, un pa to laiku ir kaut kas jādara. Tāpat, protams, tur bija virkni citām interesantām idejām, un vienu es jums piedāvāšu kā to, kas varētu būt pietiekami konkrēti iztenot, kas nav ekstra jauna vai skandaloza. Man, piemēram, likās, ka jāiesaka, tāpat kā ģimenes ārstam jāizveido izglītības konsultants ģimenēm, kas strādā visu mūžu garumā, bet tas citām diskusijām. Man liekas, ka tas, kas būtu svarīgi un konkrēti ļoti vērtīgi, un es pamatošu atlikušajās 2-3 minūtēs, kāpēc, ir radīt iespējas un novākt šķēršļus diezgan masīvā formā, lai cilvēki pēc gadiem 45 un 50 varētu no jauna iegūt augstāko izglītību. Vēlreiz iegūt augstāko izglītību. Ir ļoti konkrēti apsvērumi, kas kādiem un nereti traucē. Iedomājieties, jūs esat 55 gadu vecumā, jūs iestājaties augstskolā un jums jāapmaksā tās studijas principā. Diez vai tām budžeta vietām tur tā būs. Un tas savukārt nozīmē 1600, 800, varbūt pat vairāk eiro plus procentus. Jums īsti neļaus to maksājumu atlikt, jo 75 gados jums tas ir jāpabeidz. Ne? Citādāk, ziniet, bankas neriska, viņas nedod. Ne? 64 gados var galvot, pēdējais gads, kad var. Un tas viss tā cieti stāv, un tad patiesībā iznāk tā, ka, ja jums ir vēl kādi citi maksājumi, tas kļūst praktiski nereāli. Aiziet uz augstāko izglītību, pašam samaksājiet par to. Darba devējiem, protams, ir radīts iespējas, tāda regulējuma ir, kas ļauj atbalstīt mācības savu darbinieku.
caur nodokļu atvieglojumiem citiem. Jā, protams, ir visādi kursi, kas kopumā beigās iznāk dārgāk nekā tā augstākā izglītība, taču nav šo labo, piemēram, konkrēti finansiālo iespēju apmaksāt savas mācības. Tajā pašā laikā, un būdams ministrs, man tas bija diezgan skaidrs, jaunais gals studenti jau neīpaši aktīvi izgrābj studiju kredītus. Tā nauda netiek paņemta visa. Ja, izņemot to galu, kas iet uz ārzemēm, tie izsmeļ 3. 4. janvārī visu. Gadam sākoties. Bet pārējais patiesībā paliek. Tāpat kā garantīja naudu pret Eiribor likmi izmaiņām, ko izmanto ministrija katru gadu. Man neļauj samalot cilvēku, kas te sēž no ministrijām, dažādu īstermiņa jautājumu risināšanā. Algu kaut kādā palielināšanā, kaut kādu jumtu uzlikšanā vai kur citur. Tie ir vairāki miljoni, ir nauda. Jā, protams, es varētu argumentēt, kāpēc tas ir vajadzīgs no tādas sabiedriskā labuma viedokļa. Skaidrs, tas ir tas, ka cilvēki dzīvojot ilgāku darba mūžu, viņiem ir jāuzlādējas vēl vienreiz, lai viņi varētu būt gana produktīvi visus šos 40, 50 gadus, ko viņi strādās. Bet es attiešu no tādas sabiedriskās, sistēmiskā argumentācija, bastīšos no personas viedokļa. Kas būtu labs tajā, ka cilvēkam 45, 50 gados būtu labas iespējas, atbalsts sabiedrības izteiktu pareizi malacis vai malace? Pirmkārt, protams, mēs tiktu varbūt vaļā no cilvēkiem, kas izmisīgi turās pie varas krēsliem, jo viņiem citu nav ko darīt. Ne? Un viņi zinātu, ka viņi var aiziet izmācīties un kaut kādu citu darbu darbot. Varbūt tad būtu arī citi deputāti Saeimā. Bet tas būtu tāds mazs labums. Kaut kā varbūt arī liels labums, nezinu. Būtu arī, bet ir personisks labums. Mums ir tā, ka cilvēki, kuriem ir tuvāk pensijas vecuma, viņi kļūst arvien bailīgāki, varbūt nedrošāki par to savu darba iespēju, darba tirgu. Būt vai izkrist no darba aprites tajā vecumā ir diezgan baisi. Izglītība augstākā. Skaidrs, ka dod zināšanas un prasmes un iemaņas par to, ka Kazāks Mārtiņš runāja. Tad dod arī tādu pozitīvu pašapziņu un spēju saskatīt iespējas tur, kur es agrāk tās neredzēju. Un tad es varu raudzīties uz tiem 65 gadiem drošāk daudz nekā iespējams bez tās izglītības. Es varu zināt, ka es varu turpināt strādāt, un man būs laba konkurētspēja arī salīdzināt ar tiem, kas nāk aiz manis un ir jaunāki. Un galu galā tas būs apliecinājums, manuprāt, visai sabiedrībai, kas ir ārkārtīgi svarīgi dažādās jomās un dažādās vietās, ka ir viens moto, ko tu vienmēr var paņemt līdz, kad ir grūtāk. Mēģini vēlreiz. Paldies jums! Paldies!